Lai izglītotu bērnus par vidi un tās audzēšanu, Siguldas pirmskolas izglītības iestāde Ieviņa jau 3. gadu ir iesaistījusies ekoskolu programmā, kas ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības programmām visā pasaulē. Mēs dzīvojam zaļajā, skaistajā Siguldā. Un arī iedzīvotājiem šajā skaistajā zaļajā Siguldā ir jākļūst zaļi domājošiem, lai mēs šo bagātību, kas mums ir, novērtētu un spētu tālāk nodot nākošām paudzēm tikpat skaistu un tikpat zaļu, kāda tā ir tagad. Lai bērniem saprotamā veidā stāstītu par vides tēmām, iestādē darbojas ekotēls jeb zaļais rūķītis. Viņš ar rotaļu un dažādu spēju starpniecību bērniem palīdz izzināt pasauli un saprast, kāpēc ir svarīgi rūpēties par apkārtējo vidi. Rūķis nāk pie bērniem jau sākot no pagājušā gada 1. septembra. Rūķis pirmoreiz ieradās, un tad visu gadu viņš nāca un stāstīja vairākas reizes mēnesī tieši par šīm ekotēmām, jo zaļais rūķis nāk tikai tad, kad mēs runājam par šīm vidas jautājumiem. Un šogad jau rūķis arī pie bērniem intensīvi ir devies saistībā ar ūdens tēmu, un tad mēs izrunājam visu šīs svarīgās zinātniskās lietas, kāpēc ir nepieciešams taupīt, ko mēs varam darīt, un izejam dažādās šajās rotaļās. Vislielāko prieku bērniem sagādā iespēja līdzdarboties dažādos eksperimentos un pašiem izzināt ūdens īpašības. Tieši tas arī ļauj nostiprināt bērnu zināšanas. No ledus arī var nonākt ūdens. Arī no lietus ūdens. Un kā to lietus ūdeni var izmantot? Vai tas tikai nolīst zemē, vai kaut kā var arī izmantot? Piemēram, viņā arī var liet. Peldēties. Vai arī nolikt pie mājās, pie sētas spaiņa, lai pēc nakti pielīst pilns spaiņas ar ūdeni. Un ko pēc tam dara ar to spaini? Vai, piemēram, aplēst apučiem. Es zinu, ka mums sājais ūdens ir ļoti daudz procenti, bet saldais maz baigi. Tikai 2%. Un ko tas nozīmē? Kas jādara saldo ūdeni? Jātaupa. Un kā mēs varam taupīt ūdeni? Izstāsti, kā mēs varam taupīt ūdeni. Kā taupīt ūdeni? Taupīt ūdeni mēs varam, kad ejot dušā, jau vannā labāk. Un kad mazgājam rokas, kad ziepējam, tad neatstājam, jo mums tad ūdeni nevajag. Tad izslēdzam krānu. Kad esam saziepējuši, tad aktuāli ieslēdzam un nomazgājam ziepes. Īpašs notikums dārziņā ir dabas dienas, jo katru nedēļu vismaz viena vides nodarbība audzēkņiem notiek brīvā dabā. Ļoti bērniem patīk šīs lietas, un viņi labprāt iesaistās, un viņi ar lielu interesi pēta šīs dabas skaistumu, kāds mums ir apkārt. Kā jau vadītāji teica, mēs dzīvojam ļoti skaistā vietā Siguldā. Un mēs esam arī ieviesuši tādu kā tradīciju, visa iestāde mēs dodamies lielos pārgājienos, kur mēs pētam mūsu skaisto Siguldu. Bērnu dārzā Ieviņa ir izveidota arī ekopadome, kurā darbojas pedagogi, bērnu vecāki un arī paši audzēkņi. Viņu galvenais uzdevums ir pieņemt lēmumu, kuru vides tematu mācību gada laikā izzināt plašāk. Pagājušajā gadā mēs strādājām pie tēmas atkritumi. Šogad mūsu tēma ir ūdens, un tā ir arī sadarbība ar pārējām iestādēm un iedzīvotājiem. Tas nav tikai darbiņš mūsu iekšējās sienās, tas ir arī sadarbība. Piemēram, pagājušajā gadā mēs ļoti labi sadarbojāmies ar atkritumu apsaimniekotājiem Sijā Jumis. Pirmskolas izglītības iestādē Ieviņa izveidojusies veiksmīga sadarbība arī ar novada kultūras pārvaldi. Līdz ar to bērni kopā ar pedagogiem piedalās arī dažādos pilsētā organizētos svētkos, un par vides audzēšanas tēmu stāst arī pieaugušajiem.